Nu, Dēliņ, gribi pāru? Gribi ģepties, ja? Lidīs ārā no guļamais. Tu vai tad izgulojies? Nu, onkuļi atbrauca, ja? Pēc to teicu, ka atbrauks. Sapucēsimies smuki. Ko? Bišķiņa iesniņa. Vajadzēs iet kaut bēlāk iepūst. Jā. Dobuču. Manā gadījumā šajā gadā labprātīgi piespiedu kārtā maziem esmu uzreiz iedevis 2 tādus nopietnus hobijus. Jā, viņš ir gan pie dabas ar manīm šogad bieži, gan otrs ir no septembra hokejā. Sāka spēlēt 3,5 gados. Jā, šitais varētu būt piršīgs ezers no džiga viedokļa, jau redzat. Tu brekšiem būtu jābūt labiem, ja šitādi. Godīgi sakot, tas man izbrīna. Ka nav? Nav. Ļoti izbrīna. Es esmu uz mazām esmām sēdējis. Vietējie uz tārpiem sēž, uz kukurūzes sēž, kad reāli bez mazliet tev ir jābūt breksim uz kukurūzes. Nav. Līnis piesakās, bet breksis nē. Kāda tava makšķerēšanas vēsture? Kā tu nonāci līdz šādai dzīvē? Kad tu brauc uz 3-4 dienām, jo mums ir sērija, kur ir Baļotas ezers, 80 metru attālumā, 1,30 m dziļumā jaunieši ķer karpas, karpiņas droši vien salīdzinot ar tavu mērķa zīvi, bet tu esi diezgan daudz pavadījis laiku, un kā tu nonāci līdz tam, ka tu ķer mežonīgās karpas, un šobrīd veido filmu, kas saucās Latvijas rekordkarpas noķeršana. Jā, sveiki. Filmotājs pats jau ir izdevējis scenāriju. No, sveicināti, jā. Viņu sauc Mārtiņš. Nē, ir tā, kad sākās tas viss jau bērnībā. Ar makšķeri no pašas bērna kājas esmu makšķerējis, jā. Tieši tā, Dēliņš. Tāds pats kā tas Dēliņš? Ne tik agrā jaunībā, jā, bet ar draugu gājām no jau pamats skolas gājām ātrāk no stundām projām, lai ar Pludiņu Ogres upē ķertu aprilī lielās raudas. Jā, Vēl joprojām ir. Vēl joprojām ir, laikam, jā. Tās mēs gājām ķert, un tas bija tas pirmais. Protams, sākumā bija rotiņš, un tas arī bija viss, jā. Un tad nākamais posms bija tā kā tā spinīgošana palika. Tā nedaudz arī, bet vairāk jau ar fīderīšiem. Sākām braukt lejp uz Ķeguma Hesa uz brekšiem. Un tad bija vēl pāris vietas, kur mēs braucām arī pasēdēt. Un tad tā vienā reizē, sēžot uz breksi, Daugavā, 15-20 metru no krasta, bija tāds labs karpas iznāciens. Mēs tā kā tam nespēju nocēt, ko es tur redzēju. Man likās sams ar zvīņām, vai kas tas tāds bija, nevarēju saprast, bet es tevi reizē sēdēju viens. Es zvanīju draugam, es saku, karpa. Nē, nevar būt. Es saku, nopietni karpa. Un tā mēs vārds pa vārdam, bet labi, to domu atmetām. Pagāja vesels gads, apmēram tiem pašiem datumiem es sēdēju atkal uz breksi, un atkal karpas iznāciens. Saka, ko gribi. Citi cilvēki tur nav redzējuši nekad karpu, bet tas laikam bija zīme, ka man jāpaorientējas uz karpām. Jo nākamais, kas notika, es vairāk nevienam nezvanīju, es vienkārši pats aizgāju uz veikalu, bišķi citas lietas nopirku, un nākamajā rītā jau sēdos uz karpām. Tā diena, es teikšu godīgi, tā diena man paliks atmiņā. Jā, šitām pēc dizaina var redzēt, ka viņas ir diezgan... Mārtiņš saka, ka šitās sauc pa gaļas mašīnām karpi. Cik to metru tur ir virsū? Šitām visām ir pa 400 virsū, laikam. TX2, tas droši vien kaut kāds super izteikti. Nē, tāpēc šī manā. Reku, šitās te man ir rezervē. Jā. Te man vienmēr ir monofīlā un pītā līdzi. Katrai viena. Jā. Un cik tur būtu metru virsū, tur droši mazāk? Nē, tieši otrādāk, tur ir vairāk. Tur ir vairāk? Tur ir 500. Un šitā te tu iemet iekšā un viss, un sēdi, gaidi, smaidi. Man it kā nav ar to problēmas, ka ticamības efekts nepazūd man nekad. Tas ir tā mana privilēģija, jā. Es nekad neesmu baigi daudz zivis ķēris. Un man pat, kad feederis bija, kad uz breksi braucot, man nebija tā, ka man bija izvalkot ārā, man ir loms, jā. Man bija tā, ka es rādīju šādu breksi, nevis tīkliņā brekšus, jā. Un tāpēc es pieradu, ka man ļoti reti ķerās, un tā katra reize kaut kas īpašs. Un man nav tā dilēma, kad man neķerās, man kaut kas ātri jāmaina.
man jānomaina esmu, man jābaro atkal, man vēl kaut kas. Es tā mierīgi visu uzturu, es vakar vienkārši iebaroju minimāli 2 sauņas, tāpēc, ka es biju barojis pirms nedēļas un pirms 2. Ieliku sistēmas, pārbaudīt, vai pirmajā naktī nostrādās. Ja? Parasti es pusotru stundu pirms tumsas es sāku pieņemt jau lēmumus. Ja? Tāpēc, ka tas ir tas laiks, ka es varu visas makšķeres pārvest, jo es nedaru ar metienu, es ar laivu to daru. Un tas ir tas laiks, ka es izlemju, vai es kaut ko mainu, vai es atstāju pat vēl uz vēl vienu nakti neko pilnīgi neizdarot. Izskatās, ka viens pats netiks ar to maizīt galā. Raidījums lēnām pārvēršās par copas garšu. Sveiciens Armandam. Drīz rādīs 24 stundas sacensību. Jāpēt tos raidījumus. Tās 3 sastāvdaļas, cilvēkam tas būtu maize, sals un ūdens. To var atklāt, ja tas ir arī tavs izsāpēs un izsāpēs? Nē, to var droši atklāt. Tātad boilas, tīģerieksts un kaņepe. Boilas, tīģerieksts un kaņepe. Kaņepe iebarošanā droši. Jā. Jo tu jau kaņepi, kā tu vari dabūt? Ir kaņepi boilas vispār? Ir arī kaņepi boilas, jā. Viņš jau ļoti ātri oksidējās. Es zinu, ka šiem iebarošanā kaņepi skaitās tieši tas ingredients, kur tu nevar nopirkt veikalā, tev pašam bez mazā jācep, un tad jāmet iekšā, tad ir. Viņš ātri oksidējās. Tā arī ir, jā. Tagad tev ir karaļa komplekts, tagad tev ir, cik es saprotu, 1, 2, 3, 4 makšķeres, tev 2 un tev 2, jā? Jā, dēliņš jau ir arī noķēris šogad pirmās zivis, Pareizi. bet ne karpas. Jā, pilnībā ar pludiņu kāla ezerā izvilka 2 zivtiņas, raudiņas. Aha. Jā. Tas ir tev 3 gadi? 3,5 jau, jā. Egils ir zvanījis. Halo. Čau, Egil. Čau. Mēs ar Mārtiņu sēžam un skatāmies, mēģinam stāstīt to viņa karpu stāstu. Un viņš saka, ka tu diezgan labi māki saprast, kas te notiks tālāk. Ir mums jēga vispār te filmēt šodien? Šodien? Jā. Pagaidi sekundi to teikšu. Ir jēga, spiediens ir labs, Jā. bet pēc sajūtām varētu izšaut. Bet te jau gan jums izšaus kaut kas milzīgs. Bet kāpj augšā šodien tieši. Jā, labi, čau. Jā, jums čau. Saprot, kā gribi, ko nozīmē, ka kāpj augšā. Man jau pilnīgi likās, ka lietuvēns kāpj augšā. Pie boilas meklējās. Paostam, lai saprastu, cik dziļi vai nedziļi ir dūņu smaka. Un šeit ir ļoti minimāli. Man ir bijis tā, ka tu vairs boilu nesajūti necik, un ir tikai dūņa. Un tad es noteikti mainu visu, bet šeit neliels pieskāriens ir, bet pārsvarās jūtu boilas. Tas nozīmē, ka principā esmu bija noteikti strādājoša visu šito brīdi, kamēr stāvēja ūdenī. 2 dažādas boiliņas, jo nevarēja pieņemt lēmumu. Tāpēc 2 dažādas. Viena nedaudz ar spēju piepacelt, pop-up boiliņa. Jā, tas nozīmē, ka esmu nedaudz pieceļās uz augšu. Bet tajā pašā laikā pietiekami maz, lai nepaceltu āķi no apakšas. Tīri, lai mazāk tā dūņa smaka, jo dūņa ir. Dūņa ir gan te visur. Bet jā, no tās dūņas smakas jāmēģina izvairīties. Jā, āķiem viss ir kārtībā. Un tā sistēma, kā es iepriekš teicu, kas man notiek pie copes. Rekor ir svins, viņš ir varbūt bišķi vairāk iecerties dūņā. Zivs paņem ēsmu. Viss. Pieteikami mazs sitiens un svins paliek, jā. Protams, nākotnē, ja mēs sāksim domāt par super zaļo domāšanu, kas sen jau vajadzīgs, tad šī sistēma ir kā ir, jā. Cik to lielākā ir? Zini kā, man tagad jau gribas teikt top 3-nieku saukt. Tāpēc, ka viņas visas 3 ir vienkārši tādas ievērīgas. 21,2, 21,6 un šogad 22,480. Un tā ir Latvijas rekords? Nē, 75 grami no rekorda. 75 grami, bet man bija arī iekšējā tā sajūta, ja tur būtu 50 grami virsū vai 100 grami virsū, tad es neskrietu pakaļ. Man bija tā doma, ja nomainīsies viens no pirmiem 2 cipariem. 22, 23. Jā. Tad jā. Bet jā, tas bija tāda interesanta svēršanās, tāpēc, kad bija man tieši kolēģis atbraucis Egils, un to rīt es neizmirsīšu, tāpēc, ka viņš man vispār ir veiksmes faktors ļoti lielā lomā. Viņš kā atbrauc, tam vienmēr ir piedzīvojums. Es nezinu, kā viņam tas izdodās, jo nav pirmo reizi, bet arī tajā rītā bija 10 minūtes iepriekš. Viņš uzlika telefonu uz statīva un teica, uz šī te kāta pēc 10 minūtēm. Vai dieviņi!
Reka ir saču. Arī tu aizgāja barot. Es nezinu, ka viņi vēl zīmēs. Es zinu, ka uzmet pārvalkam viņu uz galvas to. Lai viņiem savu neskrīt. Tā, labi. Bet kas? Tas ir, ka tev arī šī ir mieratājums. Pagaidām. Oh my God, kas tas ir vēl? Es tagad dzīves savu cilvēku redzēju. Jā, ok, tu tev vēl močurīgi. Jā, tas pareizi, tas nozīmē, ka viņš... Ko izkustinē kāju, viņš atkal aizsīd. Zivs izkustinē. The moment of truth. Ko dod? Nopietni. Ko tu vari par šo pateikt? Viņi nepaspēja apēst uzklāt to galdu. Mēs nevaram iedot viņiem pāris boilis. Ak, Dievs. Tas bija tuvu. Nu labi, vēl viens svēriens, paskatīsimies. Vēl vienreiz paskatīsimies, jā. Vajag, tāpēc, ja viņš varbūt tikpat labi bija slapjāks vai kaut kas jāskatās. Jā, davai. Es tagad dzīves savu cilvēku redzēju. Jā, ok, tu tev vēl močurīgi. Nē, super liela, nu. Tiešām. Tiešām. Jā. Pilnīgi kula, kur ielikt mutē. Nu, es saviem uzreiz. Tā, es gribu viņu apgriezt otrāk, apsīties, vai nav tiešām divas zviņas iztrūkušas. Sīvēnu apgriezt. Nē, pilnīgs svežaks. Ej, te nos. Zini, ko vajag? Mums vajag taisnā vietā. Jā. Tā bija mīļie klekeli, bet viņi sadrupuši bišķiņi. Laikam mašīnā ar citām lietām saspiedās, redzi? Tev viņas, nu nekas. Ēd un cert pa virsu silto teju, kamēr silta, ja? Kad izvilku to 21,6. Un toreiz vēl bija ilgi nepārspēs tas rekords, ja es nemaldos no 87. gada vai 89. gada no Lubānas ezera. Un iepriekšējais rekords. Un tad, jā, saskaros to problēmu. Es mēģināju saprast, kas man jādara, lai rekordu pieņem. Tu man arī zvanīji? Jā, es zvanīju tev, man liekas, 5:30 vai 6 no rīta. Jā. Un tad man atzvanīja bišķi vēlāk, jā. Jā, tad es mēģināju saprast, kā to var saudzīgāk un vai to var saudzīgāk, jo visur, protams, lec ārā tā informācija, kad, ja tu gribi reģistrēt zivi, tad tur nokalibrēt pēc svariem jābūt bez maz vai certificētiem, tad viņiem ir tur veikalā, jā. Liecinieki, un tad tur to pārbaudi par vecumu un par to visu no skausta ņem, jā, tad griež karpai, jā, vai jebkurai citai zivī. Un tad es mēģināju vienkārši tajā brīdī, jo mums tā priekšrocība, ka mums šādi maisi ir, tu viņā ieliec, jā, protams, mūžīgi tur viņi nevar turēt, bet vismaz tev ir iespēja tajā brīdī vēl risināt to lietu, to jautājumu, jā. Un paturēt viņu, kā saka, komforta zonā. Un tad, kamēr tās informācijas sanāca, es sapratu, ka jau 8 es esmu tuvāk, 8 no rīta jau tuvāk tai karpu reģistrācijai, bet mana informācija vēl bija, ka 10 zvīņas. Un tad beigās, kad es gaidīju informāciju, jo 10 zvīņas nebija gatavs raut ārā,
Un tad beigās, ka apstiprināja, ka 2 zviņas un ka tās uz bioru, tad es, kā saka, teicu karpai, ka tu būsi iezīmēta. 2 zviņas noplēs. Jā. Tā bija Viena otrai spogulene? speciāli blakām. Nē, spogulene tā nebija, bet obligāti es ņēmu 2 lielākās un blakām, lai pēc tam, ja viņu kāds vēl izvelk un rāda bildēs, lai es tiešām to vietu atpazīstu. Jo, kad izrauj vienu zviņu viņas paši mēdz kaut kur satraumēt, bet kad ir 2 blakām, tas ir tā jau ir zīme, jā. Viņš ir šausmīgi liels. Es varu paskaidrot bišķi par tām spoguļkarpām. Vienkārši ir dažādas karpu sugas. Un ir ādas karpas, ir spoguļkarps, ir kultūras karps, ir savaļas karps. Un es neesmu liels speciālists, bet zinu, ka kaut kādas 5-6 noteikti varētu izdalīt sanāktos no karpu zarus. Un tās karpas, kuras Mārtiņš ķer, ir tādas, kuras savulaik visdrīzāk ir pasprukušas kaut kur savaļā, jo savaļā viņam ir ļoti grūti un ļoti reti, kad viņas var sanārstot. Bet, ja viņas sanārstot, tad viņas ir ļoti daudzskaitlīgas, viņas ir bagātas, ir daudz. Un līdz ar to tās ir tādas kādreiz kaut kur no kaut kurienes aizbēgušas, un tāpēc arī savaļā šeit var gadīties gan ādas karpas, kas Latvijā varbūt ir mazāk, bet spogulenes. Un iedomājieties, spogulenē pa visu malu varbūt ir kaut kādas 18 zvīņas tā pa perimetru un kaut kur pa vidu. Un ja tu viņai noplēsi, vispirms viņai zvīņas kompensē tā ādas biežums, un tas nozīmē, ja tu tādai mazzviņainai būtnei izplēsīs, tad bieži vien tas ievainojums ir daudz dziļāks nekā, teiksim, kaut kādai citai zivī, kurai tas zvīņu klājums ir bišķi tā kā, aizsargājošāks, jo viņu aizsargā tikai āda. Tāpēc Makšķerēšanas sporta federācijas prasība pēc tam daudzajām zviņām, tajā brīdī, kad tas nebija aktuāli, vienkārši nāve zivī uzreiz, kad nodīrā uzreiz, tad viņa ādu un aizsūta. Šitā gadījumā tu atrisināji to jautājumu 2. Un ko noskaidrot, cik bija gadu te zivī? Biors man ļoti viņi bija pārsteigti. Viņi teica, viņa pirmais jautājums bija, vai tas ir kaut kāds mākslīgi barojams ezers vai dīķis. Es saku, nē, tas ir tā kā soļas. Viņa teica, ka tur ļoti laba barības bāze, jo viņa nestandarta svars priekš tik maz gadiem. 18 gadu viņai bija. 18 gadu. Un 22 kg nepilni. Pastāsti, ko tu ar viņu? Šitie parastie klasiskie PVA. Zeķītis pilns ir kaut kāda papildus piebarošana, bet minimāli, ja? Jā, tieši tā. Principā, kā es daru, te uz acis pat redzams, te ir smalkāk, te ir rupjāk. Jā. Tad, kur tāds super smalkais ir vienā pusē. Mēs pārbaudam, vai spīcīte nekur nav atcitusies. Es taisīšu tīģerieksta boilu kopā ar tīģeriekstu. Sarumāts ir ilgāks, jo šis tīģerieksts tad diezgan ātri izdvešās. Diezgan ātri viņš paliek pa to dūņu smaržu, jeb smaku. Mēs nedaudz uztaisīsim viņam caurumu. Man gan teikt nav precīzi tie, kas ir, bet tu vari nopirkt veikalās tieši uz 6. Arī apaļu. Jā, un tu viņu ieliec un līdz galu nogriez un viss. Un tev ir principā uztaisīts tīģerieksts par pop-upu, bet šeit ir šampaniešu korts. Tu mežonīgo karpu ķer, tāpēc tev nevajag veikalā pirkt, bet vajag dzert šampanieti. Jā. Labi, mēs nogriezam lieko, lai labāk saplūst ar boilu. Un pieliksim klāt tīģerieksta boilu. Tas nozīmē dabīgais ar nedaudz mākslīgo. Augšā būs tas, ko viņa vai viņš, kā saka, mīl. Jo es teikšu godīgi, abas iepriekšējās nedēļas es diezgan daudz šeit tieši mēģināju tīģeriekstu sabarot. Ja viņi tur ir gājusi ēdus, tad viņi noteikti nāks atpakaļ atkal pēc kā tāda. Var vēlēties lielāku aktivitāti, tad jā, tad var uzlikt slieku un baltos uzlikt. Tu vispār tā kā brauks, tā kā motorlaivs. Bet, ja tu gribi, principā, 90% zināt, ka tev, ja ņems, tad ņems karpa, tad ir kaut kādas šādas kombinācijas un esmu lielums arī apmēram šāds, jā. Tad šādi tas iztīsies. Tā, un tad mēs pieliekam klāt kaut kādu vēl mākonīti, kā jūs iepriekš minēju. Tā lielākā sadaļa uz augšu, mazākā uz leju. Ieduram. Un izvelkam pavadu. Un tad mēs rūpīgi pastamies vietu, kur mēs ieliksim āķīti. Lai tas krikums uz spēcas krikumā, jā. Te ir mīkstā tā vieta. Pieliekam te, višķi pievelkam. Šādi.
Pievienoju klāt pavadu, uzlieku to gumiņu, kas it kā nodrošina, lai nepiņķerējās nekas apkārt. Nu tā kaut kā. Boiliņus patreiz izņemsim ārā. Un šitā ieliksim, tas būs pietiekami priekš rudens. Šodien braukšos laivu. Tūlīt patiņš braukt. Man ir divas ļoti bēdīgas ziņas. Pirmā ziņa. Ir oktobra Es šeit uz vakaru neesmu noķēris. Jā. Jā, man ir bijuši naktī, bet pārsvarā no rīta. Un, lai cik jocīgi, ejošākais laiks ir 11-12 dienā. Šajā ūdenskrātuvē tas ir patreiz man ejošākais laiks. Bet kāds varbūt, tu domā, kad viņām ir kaut kāda savu dienas kārtība, tāpat kā jums? Jā, noteikti. Šeit agrāk ir bijuši vēži. Jā, vēži pazuduši pēdējos 3 gados. Nav zināms arī iemesls. Vienmēr šis ezers pilnīgi pilns bijis tātad ar gliemežvākiem, ar gliemežiem. Kas ir interesanti. Tāds diezgan labs fakts būs. Cilvēkiem tas patiks, bet pēdējās karpas, ko es noķēru septembrī, tātad vasarā, kuras es noķēru karpas, es viņas nav noslēpums paturu tajā slingā, jeb zivu tīkliņā, vēlāk uztaisu bildes un pierreiz pārbaudu, ko tad viņi atstāja man kā suvenīru. Jā, mēģinu to saprast, kas ir tas, ko viņi barojās. Tajā ziņā bija tā, ka vasarā arī nāca visādi brīnumi, sakot no ogām. Tad es atkal ar laivu sadošojos, vienu dienu apbraukāju apkārt un skatījos, kurā krastā, kuri pārkarājies koks un kur varētu būt tās ogas. Tādā veidā mēģinot saprast viņu zivju ceļu. Jā. Bet tagad septembrī, kuras es noķēru abas divas, man atstāja suvenīrā ne manas barotās boilas, ne tīģeriekstu, nekas tur no kaņepes nebija. Tur bija tīri gliemeži. Un šie te lielie ar asajām čaumalām. Un es vienkārši abrīnoju, kāda viņu spēja pārstrādāt to gliemežvāku čaulu, jo nāk ārā pilnīgi tāds tā kā stikls. Nu, tu pilnībā stūrīti kādu no stūrīšiem patost, viņš pilnīgi ass. Un tādus viņi atstāja. Man bija vesels pilns stūris ar gliemežvākiem iekšā, čaumalām. Es nezinu, ka viņi izloba to gliemežu no tās gultnes, ar īklas zobiem saspiež, un to viņi tad arī ēd. Jā. Bet tas jau atdrošina nav no labas dzīves. Tas ir no tā, ka viņai tas ir pats optimālākais ēdamais šeit. Jā, jo gliemeži, tā ir tēma, ko es noteikti... Šitie ūdens tilpnē, tos, ko cilvēki saka, mēs laižam lejā dīķi, ak vai, tie gliemezīšies bojā. Šitie es saprotu, ka ir rondata, tāpēc, ka es tur atradu arī tādu, tā kā viņas galdu, kur ir daudz to gliemeži. Šeit ir gliemeži, kuri nav tās dīķu gliemežnīcas, kas ir tās lielās, ar platiem malām, tā kaut kāda cita pasuga ir, un salīdzinoši lielu muti. Šis ir tādus, ko var dabūt mutē un var nokrumšķināt, bet viņas ļoti biezas ir salīdzinot ar dīķu gliemežiem. Ļoti biezas. Tev liek, ka iešķilēt, visu vienā tipā. Jā. Tikai aizmet mazo bēdu. Nu, nekāds požais skats tur nebija mūsu. Pārbraucu pāri divām barotajām točkām. Tur nekas nebija virsā. Abās pilnīgi neviena zivs nerādījās ekolutē. No vienas puses labi, nav mazās, bet no otras puses dzīvība nekāda. Jeku viena apli apgāja, pie otrā pilna apli tikai nopīkstēja. Jeku divi pilni apli, tikai pusi, un tā viņš secināt uz apakaļ. Jo... tas bija labs metiens. Jā. Ļoti labi sagriezās tas viss pasākums. No Aksel, būs mums zivs šodien vai rītdien? Rītdien. No rīta vai vakarā? No rīta. Šitās nāc ir jābeidz arī, cilvēkiem traucē. Tev ir gaisma. Tikai iekšējā un ārējās Tev ir gaisma. nav. Roka man sāk tekt pēkšņi. Jāstāj cilvēku mierā, tāpēc viņiem bez 3 dienām nekas neienākās. Redzēšanās. Tas ir atslēdzaties jūs, mēs atkal pieslēdzamies tālāk.